GoPro Hero 12. modelis. Vai tas ir tas pats kā iepriekšējie modeļi 11. un 10. vai īsti kaut kāds jauns un aprīkots ar kaut kādiem neparastiem jautriem jaunumiem? Uzzināsi no šī video, turpini skatīties un es par visu par to pastāstīšu. Hero 12. jaunākais GoPro modelis ir, protams, viņu maksimālais sasniegums, ko viņi spēj saražot un ielikt vienā mazā kameriņā. Un salīdzinot pēc tehniskām specifikācijām ar modeļiem, kas bija 11. un 10. modelis, jeb izlaists gadu atpakaļ un 2 gadus atpakaļ, tās kameriņas, tad Hero 12, protams, ir daudz advancētie tehniskie jaunumi ievesti iekšā un katrs tas jaunums atšķirā to kameru. Parasti ražotājs norāda reklāmā par to, ka ir uzlabota stabilizācija, ir palielināta izšķirtspēja, ir palielināts kadru daudzums sekundē, ar kuru kamera spēj filmēt. Un mēs tagad bišķiņ iedziļināsimies tehniskajos parametros, lai tieši saprast, cik tālu ir aizgājusi 12. jaunākais modelis no saviem iepriekšējiem brāļiem Hero 11 un Hero 10. Tad aiziet skatīties pēc katra interesanta parametra un padomāsim, vai ir jau vērts atjaunoties un upgradeoties uz jaunāko modeli. Ja mēs salīdzināsim šo mazo kameriņu ar kaut kādu nopietnu aparātu, tad mēs varam tikai brīnīties, ka jaunākam 12. modelim ir tāda pati izšķirtspēja 4K, kā spēja kaut kāds lielais fotoaparāts. Un tā kameriņa spēja filmēt līdz 120 kadriem sekundē, jeb nodrošinot kaut kādu 6x6 reizes slow-mo salīdzinājumā ar parasto kadru daudzumu, kādiem tur 25-24 kadriem. Vai, piemēram, filmējot 2,7K, tas ir, kad mums kadra platums ir 2700 pikseli, tad kamera spēja filmēt līdz 240 kadriem sekundē, jeb 8 reizes pēc tam ļauj samazināt ātrumu, lai tā kā glūdi skatīties un vērot smukus video. Un pat jaudīgākas kameras mūsdienas spēja filmēt parasti 120 kadri 4K, nerunājot par kaut kādiem 240 kadriem. Un GoPro var, piemēram, rakstīt arī ar lielāku izšķirtspēju, jeb 5300 pikseli platumā. Tas nozīmē, ka var dabūt ļoti detalizētu video un pēc tam apgriezt to, kaut kā apstrādāt, noformatēt. Tad ne katra jaudīgā kamera ļauj dabūt gan tik lielu izšķirtspēju, gan tik lielu kadru daudzumu sekundē. Un te mums arī ir digitālie objektīvi, kas sauc to GoPro, jeb iestatījumus var samainīt lenci, tāpat kā kaut kādai digitālam fotoaparātam vai videokamerai var izmantot to zoomu. Un jaunais 12. GoPro, ja to aprīkot ar vēl vienu aksesuāru, tad var dabūt vēl labāku rezultātu. Ja mēs uzliksim uz kameras standārta aizsarga stikliņa vietā jauno lens modu, jeb lecas modifikatoru, kurš bija speciāli izlaists tieši 12. modelim, tad kamerai gan parādās Hyper Smooth, ne tikai 6. versija, tas, kas ir tā kā jaunākā stabilizācija, bet arī iespēja grozot kameru, saglabāt horizontu. Viņa rada daudz piemērus, kur kaut kas apgriežas ap savu asi, bet video paliek pilnīgi vienā līmenī. Un varam tikai iedomāties, kā to var salīdzināt ar lielu kameras pasauli. Ja mums tādu pati video stabilizāciju mēģināt dabūt ar nopietnu fotoaparātu, mums vajadzētu tad lietot kaut kādu nopietnu video stabilizatoru. Un gan paša izstrādājuma kopsvars būtu jau daži kilogrami, ko nevar piestiprināt, piemēram, pie ķīveres vai viegli paņemt rokas. Gan arī daudz sarežģītāk ir rīkoties ar šo te visu, lai tā kā nobalansēt, uzstādīt un pēc tam kontrolēt
lielu stabilizatoru. Bet principā tas mazas kameriņas, gan jau 10. paudze, 11. un īpaši 12. paudze, kad mums parādās tas Hypersmooth 6. paudzes stabilizators, mēs praktiski varam filmēt no rokas ar mūsu trīcošam rokam, bet video stabilitāte būs ļoti glūda un video būs ideāli montējams. Pat ja jūs domājat, ka filmējot ar telefonu, tur ir iekšā tagad iebūvēta stabilizācija. Jā, bet telefons nevar paņemt tik platu kadru, lai pēc tam no tā izgriezt un digitāli stabilizēt vai ar optiku stabilizēt. Mums tad vajag pie telefona pielikt to giriskopisku stabilizatoru, lai atkal telefons mums būtu pilna līdzsvarā un kā netrīcētos mums rokas vai kā mēs paši tur, nezinu, iesim vai skriesim vai kaut ko apkārt filmēsim, lai telefons būtu pilnīgi nekustams. Bet daudz vieglāk tad lietot atkal mazas kameriņas ar viņu iekšējo neticamu to digitālo stabilizāciju. Un atkal atgriežoties pie to, kas mums ļauj lielais fotoaparāts, parasti visi saka par to attēla kvalitāti filmēšanas vai fočēšanas laikā. Bet mēs visi jau zinām, ka, piemēram, telefons ar savu HDR vai HDR vai High Dynamic Range funkciju uzreiz parāda bildi daudz krasaināku, daudz smukāku un pielīdzina debesis un ēnas toņus, gaišumu un krāsas, lai attēls izskatās harmoniski, jo, ja mēs to pašu uzņemsim ar lielu kameru, tad mums pēc tam būs jāapstrādā to bildi. Savukārt GoPro jau sen piedāvā HDR variantu attēla ekspozīciju uz fotogrāfijas, un tagad arī video visus režīmus 12. GoPro ļauj uzņemt HDR režīmā. Tas nozīmē, ka visiem kadriem, piemēram, stāvot kamerai mašīnā, jūs redzēsiet gan iekšējo plānu, gan ārējo plānu normāli, neskatoties uz to, ka ārā spīd saule un iekšā būs pietumšināts. Tas ir tieši High Dynamic Range tas diapazons. Un jaunai GoPro ir iebūvēts jauns tas režīms, tas ir GoPro Log, jeb speciālais, kas jaudīgākam kameram, pēc tam video apstrādē, video materiāla apstrādē. Tāpat arī GoPro viņiem ir tas LUT režīms, kad pati kamera materiālu filmē diezgan tāda pelēcīgā krāsā, ar pazeminātu kontrastu, ar mierīgākam krāsam, bet ar palielinātu bitu daudzumu katram krāsu kanālam, lai pēc tam pēc apstrādes programmā varētu to visu piekoriģēt un izvilkt tieši vajadzīgas krāsas, pielāgot to toni, krāsu, kontrastu pie kādas citas kameras, kas piedalās filmēšanā, toņiem un dabūt vienādu labu rezultātu. Tātad GoPro jaunās paudzes kvalitāte, protams, varbūt atpaliek no nopietnām filmu kamerām, bet daudz labākā gan kā iepriekšējie modeļi un daudz labākā nekā advancētie telefoni. Aiziet tālāk, skatīties, kas jauns ir tai kamerai. Filmējot ar jebkuru standarta foto vai video kameru, mums, protams, ir liela atšķirība, kā mums kamera ir novietota horizontāli vai vertikāli, filmējam mēs priekš YouTube vai priekš Instagrama, bet ar jaunu GoPro viss ir vienkāršāk. Kamera vienmēr iekšā filmē uz savu gandrīz kā taisnsturīgu tādu kvadrātainu sensoru, kuram ir formāts 8:7, jeb tas nav 16:9, kā plata kadra formāts, nav 4:3 vai 2:3:2, kā digitāliem vai filmu aparātiem. Tas ir 8:7, jeb praktiski kvadrāts. Un kamera ļauj pēc tam, pēc apstrādē savā dzimtajā GoPro Quick aplikācijā vai pat telefona aplikācijā, es pieļauju, ka varbūt arī caur touchscreenu, vēlāk izvēlēties, kāda orientācija mums būs tas kadrs. Tātad mēs varam brīvi novietot kameru, nedomājot, kā mums to piestiprināt horizontāli vai vertikāli, jo kadrs ir kvadrātains un pilnīgi vienalga, kā viņa būs piestiprināta. Iefilmēt materiālu
un tad vēlāk dabūt to vai no vertikālu, vai no horizontālu. Pat no vienas un tās pašas filmēšanas mēs varam pēc tam saglabāt divas orientācijas un izveidot no viena piegājiena, izveidot gan priekš YouTube, gan priekš Instagrama to materiālu. Un pateicoties tam, ka pats skata lences tagad kamerai ir 170, pat gandrīz ka 180 grādi, tas nozīmē, ka kamera var skatīties tā kā ļoti plaši, un ar to lens modifikātoru tur praktiski ir sasniegti tie 180 grādi. Pirmo reizi, kad skatoties tos video no lēcieniem ar šo kameru, ar 12. modeli, ar to LED lens mode modifikātoru, var sajust to sajūtu, ka tu pats esi lecies tajā, no tā tramplīna, no tā lēciena, jo skata lences tik plāts, ka mēs tos varam sajust, kā ar mūsu pašu acim. Iepriekš tā vienmēr bija, ka tu tur var lekt, nezinu, ar slēpēm vai ar BMX vai ar motociklu no tramplīna, un GoPro ieraksta visu, tā kā nav bailīgi, nav sajūtas, ka tas tieši ir tas lielais lēciens. Bet tagad ar jauno plātu lenci, gan tas ir jūtams. Un varam tikai iedomāties, cik spēcīgu platlenci objektīvu mums vajadzētu tad pielikt pie mūsu standartā fočuka vai pat pie telefona, lai dabūtu tik platu skatlenci. Protams, tie skatlenci tur, var teikt, ir bišķiņ tādi ierobežojumi, ka tikai 4K režīmā var dabūt to plātāko lenci. Tas nozīmē, ka ja mēs filmētu 5,3K, tas ir jau vairāk par 4K kadra izmērs, tur būs savādāk tās kadra platums, jo iekšējam procesoram vajag vairāk resursu, lai vienlaicīgi gan stabilizāciju reicināt, gan tik daudz punktus, tik daudz pikseļus. Jo pati kamerai dotajā brīdī ir 27 megapikseli sensora izmērs, un katru to pikseli procesoram vajag sareicināt. Plus vēl interesanta feature, ka kamera ļauj no safilmēta video saglabāt fotogrāfijas un diezgan ar lielu izšķirtspēju 24,7 megapikseli. Jeb principā tāpat kā ar krūtākām videokameram var nofilmēt un pēc tam to stop kadru paņemt kā bildi. Tāpat arī GoPro viņi ļauj pilnvērtīgi no safilmēta video materiāla saglabāt kadru un dabūt to 24 megapikselu izšķirtspēju. Un kamera ļauj fočēt diezgan tajā ātrajā režīmā, kad nospiežot pogu, kamera uzņem, man liekas, tur ap kādiem 30-50 kadriem sekundē tieši fotogrāfijas, nevis video. Bet pateicoties jaunai funkcijai, ka var no video saglabāt, tad īsti var vienkārši filmēt un pēc tam izķert tos kadrus. Interesanta feature, kurā bija piedāvāta dažiem fotoaparātiem, bet rētumā, kad izteiņota tā kā mūsdienas, tas ir prerekord, jeb visu laiku kamera raksta iekšā un dotajā brīdī 30 sekundes kamera var saglabāt iekšā, pirms jūs nospiežat pogu rakstīt. Tas ir noderīgs, piemēram, ka viņi paši rada makšķerēšanas laikā, kad jūs sacerat lomu un rokas ir aizņemtas, un ja paspēja nospiest uz piestiprinātas kameras kaut 20 sekundes pēc aktīva momenta uzsākšanas, tad kamera ierakstīs sevi vēl 30 sekundes iepriekš. Godīgi teikot, tā kā visas tas GoPro, lai viņiem to funkciju aktivēt, sanāk, ka viņi visu laiku raksta. Visu laiku viņi patēr baterēju, vienkārši nesaglabājot materiālu uz kartiņu, bet saglabājot to savā kaut kādā iekšējā atmiņā. Un tas nozīmē, ka ja tā kamera var gaidīšanas režīmā stāvēt praktiski neierobežotu laiku, tad tā pre-rekord režīmā kamera tērēs savu baterēju dažu stundu laikā. Kopš 11. paudzes
GoPro jau nāk ar jauno enduro, jeb augsta izturīgu bateriju. Un pirmkārt, tās baterijas ir domātas, lai labi strādāt augstā laikā, jo, kā mēs zinām, baterijām kā ķīmijas elementam, viņiem visvairāk bail tieši no augstumā, ka ķīmija nevar darboties, un tad baterija izcežas pati no sevis, bez nekādas slodzes. Un 12 kameras jau no sākumā nāk tieši ar enduro bateriju komplektā, un tas nozīmē, ka kamera stabilāk un ilgāk darbosies. Protams, tas baterijas arī iegādājamas atsevišķi, un var pat iegādāties paku, kur nāk dubultais lādētājs plus enduro baterija, lai uzreiz lādēt divas baterijas reizē viena lādētāja. Bet tā, protams, bateriju var lādēt uzreiz kamerā iekšā caur USB. Un jaunākam 12 modelim daudz vairāk optimizēta gan rakstīšana, gan dzēsēšana caur savu korpusu, kā parastajā Full HD režīma, jeb 1920 un 1080 pikseliem standarta ekrāna izšķirtspēja, 30 kadri sekundē, jeb standarta YouTube izšķirtspēja un kadru daudzums sekundē. Kamera no vienas baterijas spēja rakstīt līdz 2,5 stundām, nepārkarstot un, lai tikai tur varbūt stabilizācija vai kaut kāds cits var papildus patērēt enerģiju. Bet, ja rakstīt maksimāli izšķirtspēja, jeb 5,3K, tas ir lielāk par 4K izšķirtspēju tiem pašiem 30 kadriem sekundē, tad kameras tagad spēja izvilkt līdz 1,5 stundai, kas iepriekš bija sasniedzams tikai tā paša Full HD režīmā. Ir jau pieredze, ka tieši zemes laikā 12. modelis ar enduro bateriju, tas bija vienīgais, kas varēja izdzīvot pie motociveres, braucot pa sniegu, jo visas iepriekšējās kameras un iepriekšējās baterijas vienkārši neturēja to salu. Bet tagad atjaunota elektronika, atjaunota programmatūra, kamera visdrīzāk patēr mazāk enerģijas un labāk saspiež materiālu ar saviem jaudīgiem procesoriem. Hero 12 atjaunota arī bezvādu funkcija, jeb iespēja savienoties ar papildus iericēm. Jau kādu laiku pastāv GoPro tālvadības pults, kas darbojas ar Bluetooth ar kameru un ar vienu pogu var palaist rakstīšanu, ja, piemēram, kamera kaut kur ārā pie ķiveres vai kaut kur ārā pie mašīnas piestiprināta, gan vienlaicīgi palaist vairākas kameras. Protams, to var izdarīt no telefona, savienojoties ar kameru un palaižot aplikācijā, bet atkal, ja jūs braucat ar ričiku vai ar moci, vai turējat kaut kādu sacikšu mašīnu, jums nav laika, lai paņem telefonu un nospiedz rekord. Bet uz ūdens izturīga pults gan ērti to izdarīt. Bet tagad jaunai paudzei ir papildinātas tas bezvadu funkcijas, un kamera spēj pa Bluetooth savienoties arī ar bezvadu austiņam. Pats ražotājs nosauc AirPods, kam viņi atdod priekšroku, ar ko savienoties, bet arī varat izmantot jebkuras savas bezvadu Bluetooth austiņas, sapērot austiņas ar kameru, un sanāk, ka filmēšanas laikā kamera rakstīs tagad skaņu no austiņām, gan arī būs iespēja ar balsi kontrolēt kameru. Vienkārši nosaucot atslēgvārdus GoPro take a photo, GoPro start recording, GoPro stop, GoPro timelapse un tā tālāk. Tur vajag tikai iemācīties tos vārdus un pareizi tos izrunāt, lai kamera saprastu, ko jūs no viņas gribat. Bet vienlaicīgi kamera rakstīs skaņu no saviem iebūvētiem mikrofoniem, un te var piebilst, ka kamerai ir vairāki iebūvēti mikrofoni, un viņa pati izvēlas, no kura mikrofona paņem dotajā brīdī skaņu, lai samazinātu vēja darbību, vēja trokšņi, bet paņemt pēc iespējas tīrāku skaņu, kas notiek apkārt. Plus vēl uz atsevišķa celiņa kamera rakstīs to skaņu, kas nāk no papildus Bluetooth iericēm. Un vienlaicīgi kamera var uzturēt saziņu gan ar pults, gan ar telefonu, gan ar bezvadu austiņam. Un ir jau mēģinājumi, kur cilvēki pie motogarnitūras ir pieslēguši
kameru, bet tur saka, ka moto garnitūra, piemēram, nepiedāvā, pati garnitūras, moto garnitūras nepiedāvā vienlaicīgi ierakstīt gan runātāja balsi, gan to konferenci, kad motociklisti saziņās sava starpā, lai GoPro ieraksta to visu sevi iekšā. Ir kaut kādi tieši digitāli ierobežojumi, bet nevis kamera, bet moto garnitūram. Tātad jau ir daudz paraugi, kur kamera piestiprināta mašīnas ārpusē, un autovadītājs sēž iekšā un var tā kā brīvi runāt, sturēt auto, bet sanāk tā, ka caur stiklu kamera ieraksta diezgan tīri viņu balss caur austiņam. Protams, austiņas atšķiras savā kvalitātē, un lielākā daļa mikrofoniņa austiņam ir domāti ne vairāk kā atbalstīt sarunu telefona sarunas laikā. Tāpēc visdrīzāk, kā sapērojot kameru ar savam austiņam, tā skaņas kvalitāte nebūs tik spoža. Bet es ticu, ka pievienosies citi ražotāji, un es atceros, ka Saramonic ražotājiem bija piespraužamais mikrofons, kas pieslēdzas pie telefona ar Bluetooth. To parasti neizmanto filmēšanai, jo ir neliela aizkavē paraidot skaņu caur Bluetooth kanālu, bet savienojot tādu piespraužamu mikrofonu no Saramonica caur Bluetooth ar GoPro, var dabūt diezgan labu skaņas kvalitāti kamerai iekšā, lai komentēt, kontrolēt, ierakstīt, plus kamera rakstīs visu, kas notiek apkārt. Tātad diezgan labs upgrades no vienkārši aplikācijas vai puls uz skaņas vadīšanu un skaņas ierakstūšanu caur Bluetooth. Ir zināms, ka GoPro nebaidās no ūdenī, un pēc ražotāja teikta, un kas ir parādīts uz iepakojumiem, tā ka viņi skaļi par šo sludina, ar GoPro var nirst vai peldēties līdz 10 metriem dziļumā. Godīgi es neticu, ka kamera var izturēt tieši uz 10 metru dziļumā kaut kādu neierobežotu laiku, vai vismaz tas 30 minūtes, ko viņi saka, jo tomēr tur ir diezgan labs spiediens, un pietiek, lai kamerai uz zem vaciņa, uz tās aizsargājušas gumijas paliktu kaut kāds matiņš vai kaut kāds smilta graudiņš, lai ūdens tiktu kamerai iekšā. Tāpēc daudz labāk izmanto tieši ūdens necaurlaidīgu korpusu, kas ļauj jau nirst ar kameru līdz 60 metriem, un ja pat caur tā korpusa gumiju kaut kur pateicoties liekam matiņam vai smilts graudiņam ūdens nokļūs iekšā, tad kamerai viņu dabiskā aizsardzība tas būs jau otrs līmenis, kas nedos ūdenim tikt pie elektronikas. Plus, piemēram, kaut kādiem rupjiem sporta veidiem, ja kamera nokritīs uz zemes vai uz asfalta, atkritīs no sacikšu mašīnas vai kaut kādiem motocross močiem, tad atkal tas korpus, lai viņš pieņem uz sevis to tricienu, sitienu, jo, ja kamerai var samainīt priekšējo stikliņu, noņemot to aizsargstikliņu, kā mēs runājam, jo te var uzstādīt lens modifikatoru plātākā skatleņķi, bet pašu objektīviņu jau kamera nevar samainīt. Tā teikt, ja viņa būs sadaudzīta, ja varbūt būs salauzts ekrāniņš, tad kamera principā ir vienreizēja. Un no šī viedokļa aizsarg korpus ļauj pieņemt uz sevis to sitienu, tricienu un pagarināt kamerai dzīvi, bet tas, protams, attiecas tieši uz ekstremāliem sportiem vai uz tiem brīžiem, kad ir bail par kameras veselību. Savādāk kameras ir pietiekami izturīgas un nevar baidīties ne no lietus, ne no putekļiem, var pēc tam izmazgāt kameru zem krānā, tur viss ir pilnīgi normāli aizsargāts, lai tikai netiek ūdens tieši kamerai vederā, kur ir visa elektronika, visas detaļiņas. Kamerām jau no kāda 10. modeļa ir iebūvēts paša korpusā viņu standartais GoPro stiprinājums, tātad paņemot kameru pliku kā tādu nekas netraucē, bet tas austiņas no metāla, no plasmasas tur ir iebūvētas, bet tirgojas arī metāla austiņas, ko var te ielikt, un aftermarket ir jau citi stiprinājumi, kur te mums
pieskrūvējas metāla stiprinājums ar magnētiņiem, un tad kamera ir pilnīgi saderīga ar DJI Osmo 4 stiprinājumiem, vai to var kaut kur piemagnetizēt un pielikt ar vienu pieskarienu. Protams, šis te stiprinājuma veids attīstās jau daudz gadus, un neskaitāms daudzums ar selfie stikiem, ar kaut kādiem knādiem, stiprinājumiem, civeres stiprinājumi, nezinu, kāda vēl stiprinājumi ir. Mums ir komplekti pārdošana, kur ir 53 stiprinājumi viena komplekta. Visi tagad nāk ar to GoPro standarta stiprinājumu, tā kā diezgan izplatīts un populārs tas stiprinājums. Filmējot ar standarta kameru, mums iekšā nav nekas papildus, ka tikai nospiest pogu filmēt. Tā kā standarta filmēšanas vai fočēšanas kameras neprot daudz nekā vienkārši uzņemt kadru vai uzņemt video. Savukārt GoPro attīstā iebūvētas, var teikt, efektu funkcijas vai vienkārši filmēšanas un fočēšanas funkcijas. Jau sen tur parādījies ne tikai timelapse, bet tā saucamais hyperlapse, un tagad viņi to sauca kā time warp, jeb var staigāt ar kameru, stabilizējot attēlu, viņa salinko apkārtējo pasauli kopā, lai nebūtu tie tricieni, un krietni var pātrināt kaut kādu procesu vai pastaigās, filmējot cauri, izlidojot cauri kaut kādam telpam, mežam, parkam vai kaut kādai ēkai. Un timelapse režīms ļauj ar intervālu uzņemt fotos un apvienot uzreiz vienā gatava video. Tāpat arī daudz visādi nakts efekti, kur ar kameru var to light painting, jeb zīmēšana gaismā, var zīmēt, un kamera tad reālā laika parādīs, kā pievienojas gaismas līnijas un paliek gaisā. Gan ir autotrails, kad kamera atstā uz video garus stārus no līdz braucošam auto. Diezgan daudz papildus visādi filmēšanas specifikti, bet režīmi, kas ļauj pilnveidot filmēšanu, ne tikai palaižot to, bet arī tā kā pielāgojot un izvēlēties kādu stilu, kādu efektu mēs gribam dabūt priekš mūsu materiāliem vai no tiem apstākļiem, kur mēs atrodamies, kā mēs to saglabāsim. GoPro Hero 12 kameras nāk dažas komplektācijas. Standarta komplektā mums ir pati kamera ar bateriju un tikai pēdiņā kaut kur pielimēšanai vai piestiprināšanai ar savu standarta stiprinājumu, plus vadiņš kameras lādēšanai un datu pārkopēšanai uz datoru. Vienīgais, kas te būs nepieciešams, tas ir kaut kādā atmiņas kartiņa, un GoPro kameras pielieto microSD kartiņas. Ir ieteicams izmantot kartiņas ar lielāku ātrumu, jeb V30, tas ir tāda abreviatūra, kas apraksta kameras ātrumu un uz augšu. Ātrākais tas ir V90 ātrums, kas ir sasniedzams šodien. Tātad V30 vai V60 vai V90 būtu ieteicamas kartes. Maksimālais apjoms vai izmērs karti būtu 1 terabaits, cik var ielikt karti, bet tādas kartes diezgan pārētas un padārgas. 512 gigabaiti būtu labi priekš kaut kāda nedēļas ceļojumā, bet parasti ar kaut kādiem 256 gigabaitiem, vai sliktākā gadījumā 128 gigabaitiem, priekš tās kameras būtu pietiekami normāli. Un ir paplašināts komplekts, kurā mums ir rokas turētājs, galvas cikstiņa un tāda puscieta somiņa. Plus vēl papildus baterija, tātad 2 baterijas un galvas cikstiņa, rokas kociņš un pat tāds puscietais čehols. Tātad paplašinātajā komplektā ir papildus aksesuāri, un atkal tikai atmiņas kartiņa būs vajadzīga, lai iedarbinātu šo kameru un palaist filmēšanu. Tātad jaunais 12. modelis ir neticami advancēts, cik parametru un specifikāciju ir uzlabots un ir iekšā visas tas features. Tātad šovasar noteikti un šogad tas ir labākais filmēšanas aparāts. Ja tikai jūs nedomājat nest līdzi
kā mēs runājam, stabilizatoru, lielu video kameru, bet to nevarēs piestiprināt tik daudz vietas, kur varēs piestiprināt šo mazo kameriņu. Ar prieku uz priekšu, ar mazo kameriņu filmēt visus savus piedzīvojumus, un GoPro 12 jums tā visa palīdzēs.